Jūs nebaidieties, nepareizo atbilžu nav. Pasaule ar katru dienu kļūst aizvien tehnoloģizētāka un sarežģītāka, un arī mums ir kaut kādā veidā jāpielāgājas, lai mēs šajā pasaulē varētu izdzīvot, savā labākajā formā. Un tad, kad jūs nonāksiet darba situācijā un gribēsiet pelnīt daudz, tad jūs droši vien brīnīsieties, kāpēc jums neviens negrib maksāt tik daudz, kā jūs gribētu pelnīt par to darba apjomu, ko jūs darat. Tāpēc, ka ļoti bieži, cilvēks saskarās ar kompetences trūkumu. Darba devēja interesē tas, cik jūs ātri patiešām spējat saprast problēmu. Vai jūs spējat ātri analizēt un orientēties kaut kādā sarežģītā situācijā, un cilvēkiem ir tomēr jau pašā sākumā jāsāk izvēlēties, kam tad viņš velta savu laiku. Tātad tiekties pēc sasniegumiem, tiekties pēc rezultātiem. Pats svarīgākais ir mūsu personīgais laiks un tas, kā mēs viņu iztērējam. Ja jūs, respektīvi, gribat iemācīties kaut ko jaunu un interesantu, jums ir vispirms jāiemācās orientēties šajā sistēmā. Kas ir šie saprotamie sistēmas elementi? Ļoti īsā laikā vajag saprast problēmas būtību. Kad jūs nokoncentrējaties uz kaut kādu vienu lietu, ko jūs zinat un ko jūs saprotat vislabāk, un atsparoties no šī punkta, jūs vienkārši mēģināt izprast arī to pārējo sistēmu. Jāsaprot tie galvenie principi, un tad jums nekad nebūs problēmas orientēties sarežģītās dzīves situācijās un sarežģītās sistēmās. Ja? Jo viss mums apkārt esošais, viņš kaut kādā veidā ir sistēma. Vienalga, vai tas ir darba tirgus, vai tas ir mācību skolā, vai tie ir cilvēki, vai tas ir kolektīvs, jebkura no tām lietām mēs spēlējam kaut kādu lomu šajā grupā, un tas viss ir kaut kādas sistēmas, kurās mums ir jāorientējas. Un īstenībā no tā, cik mēs labi šajās sistēmās orientējamies, bieži vien ir atkarīgs tas, cik mēs nopelnam, cik mēs ātri kļūstam bagāti un kā mēs sasniedzam dzīvē savus mērķus.